Labdien! Mēs atrodamies Jelgavā, Ilmāra Zirņu hortenziju dārzā. Mūsu dārzā šobrīd ir nopērkams vismaz 100 hortenziju šķirnes, un vēl ir tādas, kas ir tikai vienā eksemplārā vai divos augstākais, ko vēlāk varēsim vasarā mums visiem parādīt. Lūdzu, uz priekšu. Šeit mēs redzam jaunās paaudzes lielapu hortenzijas, kas šobrīd ir īstenībā tikpat pieprasīts kā visiem labi zināmās skarainās hortenzijas, jo viņas lieliski dzīvo laukā. Viņas ne tikai dzīvo laukā, viņas zied katru gadu. Jo šīs ir hortenzijas, kas zied gan uz jauniem, gan uz veciem dzinumiem. Mēs redzam, sāk ziedēt mūsu skarainās hortenzijas. Šeit konkrēti ir šķirnīte Sandēja Frais. Šī gada lepnums mūsu dārzā no kokveida hortenzijām ir Bellera Gazalimeta. Pati mazākā Anabela. Mums, diemžēl, ir tikai viena šķirnīte šobrīd pieejama. Šeit mēs šobrīd varam redzēt mazāk izmēru podiņas, jaunāku stādiņu, bet ļoti jauka šķirne Raspberry Pink, kas ir no Living sērijas jaunumiem. Tad ir Living Colorful Cocktails arī. Ir ļoti pieņemamās cenās pieejama stādiņa. Tad jau zināmāk šķirnīt Little Fresco 3-litrīgie podiņi, Skyfalls 3-litrīgie podiņi. Ir tāds, teiksim, ļoti pieejamās cenās, jau skaisti veselīgi stādiņi. Redziet, šeit Skyfalls jau lielākā podā jau savu skaisto hiacinšu veidīgo ziedu jau sāk mums jau rādīt. Tad ir no pēdējo gadu jaunām šķirnēm Be Happy, tūliņ sāks vērt ziedus. Šeit mums ir mūsu apskats, teiksim, var vasarā apskatīties, kā izskatās Framboisīna, jeb Samarskai Lidija, kā daži sauc viņu, lielapa hortenzija, kur ziemo jau 5. gadu vismaz mūsu dārzā un katru gadu zied. Un daudz citas tad. Šogad mūsu dārzā ļoti lielā izvēlē ir kokveida hortenzijas. Jūs redzat lieli, pieauguši 3-4 gadīgi stādi, vismaz metra augumā jau izauguši, visi ziedoši. Pink Anabela, Strong Anabela, tad ir Sweet Anabela, Golden Anabela, tad tāpat Bellera Gazalimeta, mazāki stādiņi, un parasta Anabela arī, protams. Cenas ir visdažādākās. Mēs esam pie klasiskās vērtības parastā Anabela. Liels stāds pāri pa metru 7,5 litrīgā podā. Tad ir daudz jau tagad iet vidējā izmēra. Skarainās hortenzijas, dažādi lielumi podi. Šeit ir, piemēram, 15 litrīgs Herkules, 35 eiro. Tas stāds ir 4-5 gadīgs jau. Ir, protams, mazāk stādi ir lētāk. Pastelgrīns, ļoti populārais Pikachu, konfeti ir. Early Harrijs ir viens no agrajiem, kas ļoti agri zied. 10 eiro tikai 7,5 litrīgs pods, 4-gadīgs stāds. Graffiti, tas pats jau iepriekš minētais stādi, sākot ar 10-12 eiro līdz 15. Ir arī lielāki podi, protams, dārgāki. Tad šī gada jaunums Magical Andes. Izskatās, ka būs ļoti interesanta šķirne, jo tas raibais zieds ir diezgan reti izplatīts skarainajām hortenzijām. Šeit ir klasiskās vērtības Sandēja Frais, liels 5-7,5 litrīgs pods, 3-4 gadīgi stādi, tikai 10 eiro. Protams, ja kāds vēlās to procesu izbaudīt ilgāk, var nopirkt 3-litrīgu podiņu, 2-gadīgu stādi pa 5 eiro. Nav nekāda problēma. Mēs cenšamies piedāvāt stādus dažādām cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Early Sensation, 10-litrīgs pods, 4 vai 5 gadīgs stāds, 10 eiro. Tad ir seko Living sērijas hortenzijas, Strawberry Blossom, sākot ar 10, 18, 25 eiro, 15 litrīgi milzīgi podi. Šogad īstenībā ir ļoti daudz jaunās šķirnes.
Divas, ar kurām mēs īpaši lepojamies, ka mēs esam paši pirmie ieguvuši Latvijā, viņas ir Magical Kilimanjaro. Mazā auguma hortenzijas, nedaudz virs metrs, bet ar milzīgiem lieliem ziediem, divas dažādas formas, otra šķirne ir Matterhorns. Pa krāsošanos, ja var ticēt aprakstiem, tad tikpat kā nekas krāsa nemainīs, bet kā būs, to mēs uzzināsim nedaudz vēlāk. Tad, protams, lielapa hortenzijas, jaunā paudze, divu, fiori. Kādu toni jūs gribat no rozā, gaišu zilu, violeta, Forever un Ever sēriju mēs šogad arī piedāvājam. Šis ir tās hortenzijas, kuras droši mēs varam audzēt ārā, kur nekādas ziemas nelabvēlīgie laika apstākļi ziedēšanu nespēja ietekmēt, jo šie stādi zied gan uz jauniem dzinumiem, gan uz vecajiem. Krāstoņi, protams, ir ļoti bagātīgi. Dabīgi viņiem ir savas niansītas audzēšanā, bet tas nav nekas neiespējams. Mēs jau ar šīm hortenzijām strādājam jau vismaz 4 gadus. Mēs ar nākošo nedēļu uzsāksim 10 dienu maratonu, katru dienu piedāvājot vismaz 10 dažādas šķirnes pa 10 eiro. Visi šie stādi būs jau ļoti pieklājīgi izmēri, kā minimums 5-litrīgi podi. Šeit, piemēram, ir Fantoms, ar pumpuriem, kas tūliņ ziedēs, 3-gadīgs stāds, 10 eiro. 10 dienu garumā mēs mēģināsim noturēt šo cenu līmeni. Jāatzīst gan, ka dažām šķirnēm šis stādu piedāvājums nav pārāk liels. Tā kā, iespējams, ja gribat visu to dabūt, būs jāpasteidzās. Bet šķirnes būs daudz. Fantoms, Pinky Winky, Vanilla Fries, Sunday Fries. Ļoti daudz šķirnes, kas maksās tikai un vienīgi 10 eiro. Un visi stādiņi būs ziedoši, šogad priecēs jūsu dārzos. Laipni aicināti mūsu dārzā!